Hei, te Laura no Lagora. Šodienas video ir mani 2017. gada mērķi un apņemšanās. Patiesībā visas šīs apņemšanās, ko es jums šodien stāstīšu, es jau sāku apmēram nedēļu vai divas pirms jaunā gada iestāšanās. Tas ir mans veids, kā smadzenēm pateikt, kad no pressure, nav nekāds tur 1. janvāris, no kura tev viss ir tagad jāsāk ideāli. Būs 3 kategorijas, kurās es esmu sadalījusi savus mērķus un apņemšanās. Sāksim ar pašu pirmo, kas ir YouTube un blogs. Man tiešām personīgi tas viss šis te patīk, man patīk filmēt, man patīk ļoti kontentu taisīt. Tāpēc arī es ceru to turpināt darīt vismaz 3 līdz 5 reizes mēnesī. Es nezinu, vai tas ir iespējams, protams, viena gada laikā. Es ceru, ka jā, bet mans mērķis ir šogad sasniegt 5000 subscriberu, jeb abonētāju manam YouTube kanālam. Es domāju, tas būtu iespējams gan ar manu, gan ar jūsu visu palīdzību sasniegt šo manu mērķi, sasniegt 5000 abonētāju. Jā, es domāju, ka tas būs ļoti grūti, bet jā, tas būtu tiešām ļoti forši, tas būtu iespējams. Nākamās 2 lietiņas ir sakarā ar naudas krāšana priekš YouTube un blogu saistītām lietām. Es ļoti vēlējos jaunu objektīvu. Man ļoti vispār patīk filmēšana, tā tehniskā puse. Līdz ar to man patīk lietas kā objektīvi, kameras, gaismas, mikrofoni un viss tas ar to saistītais. Otrā lieta, kam es vēlētos sakrāt naudu, kas ir mans tā kā apņemšanās sakrāt naudu, ir portatīvajiem datoriem. Skatoties mūsdienu cenas, kādas ir portatīvajiem datoriem, es nezinu, vai tas būs iespējams, bet cerēsim, jo es šobrīd strādāju pie stacionārā datora, kas ir forši, viņš ir ļoti spēcīgs, protams, bet pilnīgi nav mobilitāte. Es ļoti vēlos portatīvo, lai es varētu, piemēram, jebkur braukt un iet. Kaut vai tev pat mājās no rīta pieceļoties. Es varu samontēt video neizkāpjot no gultas ārā, kas ir super. Ja es kaut kur braucu, arī tādā variantā es varu montēt video, es varu rakstīt blogu. Nu, jebkādos apstākļos es varētu taisīt kontentu, ne tikai mājās savā datoristabā. Mana pirmā apņemšanās ir 3 reizes nedēļā apmeklēt sporta zāli. Jā, es zinu, visi cilvēki pasaulē apņemās no 1. janvāra sākt sportot, tur saņemt sevi formā un tā tālāk. Es nebūšu izņēmums un arī es esmu apņēmusies sportot. Šoreiz mans mērķis ir 3 reizes nedēļā apmeklēt sporta zāli. Es to patiesībā jau sāku apmeklēt apmēram nedēļu pirms jaunā gada iestāšanās, un pagaidām viss iet kā pēc plāna. Pagaidām. Es nezinu, man pirmoreiz mūžā ir tik ļoti liela apņemšanās sportot, un beidzot tā kā savest sevi kārtībā. Es vēlos nedaudz nomest svaru. Es vēlos, lai dubstis būtu smuks, un vēders būtu tomēr stingrāks. 3 reizes nedēļā uz zālītējam. Vismaz es eju. Labākā lieta ir tā, ka zālē tajā, kurā es eju, kad tu ņem abonementu, tad tas jāņem uz veselu gadu. Līdz ar to veselu gadu. Es sportošu, es maksāšu. Maksāt es maksāšu. Es nezinu, kā es sportošu, vai es sportošu, bet maksāt es maksāšu. Nākamo, ko es esmu apņēmusies, tas ir nezaudēt motivāciju sportot, iet uz zāli, ja arī es esmu ēdusi neveselīgi. Ja arī es esmu bijusi McDonaldā, ja arī es esmu nopirkusi lielo milka šokolādi ar karameli, vienalga. Jāiet ir uz zāli. Tas neko nemaina. Protams, tas maina, jā, bet man ir jābūt motivētāji visu laiku sportot. Un nevis tikai tāpēc, lai nomestu to apēsto šokolādi, nē, bet lai man būtu mans tā kā mērķis kļūt stiprākai, ne tikai fiziski, bet arī mentāli par to, ka es varu tikt pāri savām paklupšanām, kaut arī es esmu paklupus uz tās šokolādes vai maķīša, vienalga turpināt sevi attīstīt un iet uz zāli. Es tiešām vēlos, lai šogad man tomēr tā mentalitāte būtu par to, ka uz zāli iet nevis dēļ notievēšana, bet tieši ar to domu, lai padarītu sevi spēcīgāku. Nākamā apņemšanās ir turēties pretī saldumiem. Es dievinu ēdienu, es dievinu visu, kas ir sāļš, salds, marināts, skābēts, viss šajā ķermenītī ļoti labi iet iekšā. Es dievinu ēst, diemžēl
vai par laimi, es nezinu. Man personīgi nav īsti problēmas ar ēdienu. Es sev atļauju visu savā ziņā. Tomēr man kāja paslīd uz saldumiem visvairāk. Un tas ir kaut kas, ko man ir ļoti grūti kontrolēt. Man iestājas vienkārši melna bilde, kad es redzu lielu Milkas šokolādi ar karamelēm un zemesriekstu sviestu. Bet jā, tāpēc es vēlos apņemties, turēties pretī saldumiem. Man personīgi tā, ja es kaut kādu mērķi uzstādu vai kaut ko apņemos, man tā kā vajag to nedaudz sadalīt sīkāk, lai es saprastu to, kā es to izdarīšu, kā es to apņemšos, kādā veidā es pie tā pieturēšos. Lai es cīnītos pret šokolādi, es centīšos vairāk ēst augļus, vienmēr turēt sev pieejamus, nezinu, ābolus, jebko principā, kas ir veselīgāka alternatīva neveselīgajiem našķiem. Pirmais ir ļoti vienkārši. Es vēlos apņemties lēnā garā sevi ieprogrammēt celties ātrāk no rītiem. Tas padodas ļoti slikti. Būšu atklāta. Problēma ir tā, ka es ļoti vēlēju gulēt, un tāpēc arī ir grūti piecelties no rītiem. Es apņemos iet ātrāk gulēt un ātrāk celties no rītiem. Jo tādā veidā, protams, arī diena būs daudz produktīvāka. Pēdējā mana apņemšanās ir nepadoties ar augstskolu. Es dievinu to, ko es mācos, profesiju, biznesu, bet man ir problēma, ka es mācos no mājām, tālmācībām. Līdz ar to ir jābūt ļoti lielai motivācijai, lai sevi motivētu mācīties. Tas ir grūti, protams, ir vieglāk padoties, tāpēc arī es apņemos tomēr būt disciplinētāk attiecībā uz augstskolu. Jo tomēr tas ir tas, ko es esmu izvēlējusies pati, un tas ir tas, par ko es maksāju katru mēnesi. Līdz ar to būtu ļoti žēl tā kā naudu vējā izlaist. Tas arī būs viss šim te video. Atceramies, ka katru reizi, kad es ielieku video YouTube'ā, ir arī jauns bloga posts par to pašu tēmu, tikai sīkāk un rakstiskā veidā. Tas būs šeit, būs bloga nosaukums, kā arī būs links apakšā aprakstā. Kā arī, ja vēlēs sekot vairāk manai privātajai dzīvē līdzi, tad droši piesako manam Instagram kontam Laura Šlifka bez garuma zīmēm. Droši atstājiet komentārus par jūsu apņemšanām šajā gadā. Es labprāt palasītu, ko jūs esat apņēmušies. Liels paldies, ka skatījies, ja tev patika, spied man patīk, un līdz nākošajam video. Atā! Šobrīd ir 4:30 naktī, un es filmēju video. Vienīgais laiks, kas var filmēt video. Nē, patiesībā tas nav vienīgais laiks. Vienkārši man draugs šobrīd ir nakts mājā darbā, un es varu izpausties, kā saka.